Esiet sveicināti, draugi! Šodien parunāsim par gremošanu, un mums ir uzaicināta mūsu lektore Solvita Zepa, kas ir arī mediķis, naturopāts, cilvēks, kas pastāstīs to no tādas savas puses, un arī tas ir tāds kā ievads tieši vairāk domājot par gremošanas sistēmas sakārtošanu, no kurienes tad rodas tie cēloņi, kas rodas, jo pēc svētkiem šajā laikā cilvēkiem ir bijusi pārslogota gremošanas sistēma, un tieši īstais laiks, lai par to sev atgādinātu un kā tad var atvieglot sevi, par to arī šodien parunāsim. Tad aicinu, dodu mikrofonu Solvitai un aicinu uzlikt prezentāciju. Jā, paldies, labvakar visiem. Mhm. Mhm. Jā, tā mūsu šīs dienas tēma ir gremošanas sistēma. Jā, un tad par to tad arī parunāsim drusciņš sīkāk par to jēdzienu un pārējām lietām ar to saistītām. Lūdzu, nākamo slaidu. Lai mēs izprastu, par ko mēs vispār runājam, tad mums jāsaprot ir pati tā lietas būtība un pats jēdziens. Kad mēs apēdam kaut kādus pārtiku, tā tālāk tiek sagramota. Un gramošana ir mehānisks process, jo mēs to sakošļājam, un pēc tam notiek ķīmiskas pārvērtības mūsu dažādajos gremošanas sistēmas orgānos, un tā rezultātā pārtika tiek sasmalcināta un ķīmiski pārveidota vienkāršākos šķīstošos savienojumos un organisma šūnas, tās spēj uzņemt. Varam pāriet pie nākamā slaida. Nu, lūk, gremošanas sistēmas uzbūve. Ikdienā par to mēs daudz nedomājam, apēdam savu ēdamo un lieta darīta. Ja, bet šeit ir gremošanas sistēmas visi mūsu orgāni, sākot ar mutes dobumu un beidzot ar ānus, ja banālo atveri. Ja, tad var papētīt arī sīkāk, ja, šo te schēmu. Ja ir vēlme, jo ieraksts būs, tad mute, rīkle, barības vads, tad siekalu dziedzeri arī piedar pie gremošanas sistēmas sastāvdaļām, elementiem zemēles, žokļa, pieauš, siekalu dziedzeri. Nevelti mēs sakām, ja, kad paņemam mutē kādu produktu, tīpaši skāba, sakām, pilna mutes siekalu. Nu, lūk, šo te siekalu dziedzeri nav viens vien. Un mūsu ļoti svarīgā laboratorija aknas. Mums arī ir žults pūslis, kopējais žultsvads, kuņģis. Ja, tā pēc barības vada nāk kuņģis, aizkuņģa dziedzeris turpat. Tad arī vēl ir, protams, arī 12 pirkstu zarna, ja, kas ir tievā zarna sastāvdaļa. Tukšā zarna, līkumainā zarna iet un resnā zarna, logzarna, šķerzarna, augšupejošā zarna, lejupejošā zarna. S-veida zarna mums ir, protams, arī aklā zarnas piedēklis, jeb apendiks, kas dažreiz mēdz iekaist. Nu, un mūsu gremošanas sistēmas noslēguma posms ir ānus, jeb banālā atvere. Tā, tad varam pāriet pie nākamā slaida. Tā. Gremošanas procesa darbība. Tad, kā darbojas mūsu gremošanas process? Mēs apēdam visdažādākos produktus, visdažādākās vielas ikdienā, par to daudz nedomājot. Nu, mēs, protams, runājam arī par šo te veselīgo šķīvi, ka mums ir jāēd olbaltumvielas un mums ir nepieciešams arī tauki, ogļhidrāti.
Lūk, bet tas viss ir jāsašķeļ. Jāsakūšļā un jāsašķeļ arī tālāk līdz sīkākām daļām. Un tātad visas mūsu apēstās olbaltumvielas, mēs ikdienā par to daudz nedomājam, bet tās ir, šīs te olbaltumvielas ir svešas. Tomēr viss, ko mēs apēdam, ir svešs no ārpasaules nākošs. Un tātad šīs te svešās olbaltumvielas tiek sadalītas un sašķeltas līdz aminoskābēm, ja, kas ir tā kā ķieģelīša, no kā sastāv olbaltumvielas, un no olbaltumvielām savukārt sastāv cilvēks, un tam, protams, ir arī daudz citu funkciju, bet par to šodien tik sīki ne. Tad tauki tiek sadalīta līdz taukskābēm un glicerīnam sīkāk, un savukārt oglehidrāti sadalīti līdz vienkāršākiem cukuriem, ja, tie ir disaharīdi, trisaharīdi, nu, un līdz beidzot monosaharīdi. Tā, varam pāriet pie nākamā slaida. Mutes dobums. Vai nu mēs ikdienā tā domājam, ka mutes dobumā jau sākas ķīmiski procesi, sākas gremošana. Nu, vispirms, lai mēs pie tā nonāktu, tad mēs sakošļājam, mehāniski apstrādājam, bet kāpēc ļoti svarīgi ēst mierīgi un sākošļāt kārtīgi šo te kumosiņu, ko esam nokoduši no kāda produkta. Kādēļ tā? Jo siekalās ir fermenti, jeb enzīmi, kuri samitrina, ne tikai tāpēc, lai mēs arī spētu norīt, protams, arī tādēļ, bet arī tāpēc, ka mūsu fermenti, kas ir siekalās tādi kā amilāze, uzsāk oglehidrātu, šo te sarežģīto oglehidrātu sašķelšanu vienkāršākos un veidojas kumos, ko mēs tad varam norīt. Tad varam lūdzu nākamo slaidu pāriet. Tātad rīkle un barības vads. Un tad mūsu sakošļātais kumosiņš lēnām mierīgi nolaižas pa barības vadu. Mums ir norīšanas refleksā ir ļoti svarīgi nepļāpāt, nerunāt visu kaut ko, kad mēs ēdam. To jau mūsu iepriekš dzīvojošās paudzes un senči jau ir mums teikuši, ka tad nerunā, jo ja tātad mums nav noslēgta balsene, ja, tad kumos var ieskriet ne tur, kur tam ir īstā vieta, norijot un ēdot. Ja, tātad barības vads svarīgi, lai mēs norijam un mūsu barības kumos nonāk barības vadā. Un tad ar tādām peristaltiskām virzošām kustībām kumos nonāk kuņģī. Sekosim tālāk mūsu ēdienam, kādas pārvērtības tas piedzīvo. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Kuņģis. Kuņģa sula satur sālskābi, ja, tad tas ir skābes saturs, plus, protams, arī fermentus, ja benzīmus, kas noārda olbaltumvielas. Šī vide ir skāba, un pateicoties tam, tad tiek iznīcināta lielākā daļa baktēriju. Nu, tā tam vajadzētu būt. Kā arī ēdiens tiek sajaukts un pārvērsts pusšķidrā masā. Tā, varam pāriet pie nākamā slaida. Tātad 12 pirkstu zarna. Kādas pārvērtības tāda mūsu pārtika piedzīvo 12 pirkstu zarnā? Tā. Pievienojas žults, kas nāk no aknām un palīdz sašķelt taukus. Ja? Kādēļ mums tas ir nepieciešams? Jo šie lielākie tauku pilieni tiek sašķelti līdz sīkākiem, to vēl sauc arī par emulģēšanas procesu. Varam pāriet pie nākamā slaida. Tā. Aizkuņģa dziedzeris.
Aizkuņģa dziedzerim ir daudz un smagi jāstrādā, jo tādi aizkuņģa dziedzera fermenti, kā piemēram tripsīns, amilāze, lipāze, šķeļ olbaltumvielas, pat arī cukurus, ja ogļhidrātus un taukus. Kad tie no kuņģa ir nonākuši 12 pirkstu zarnā un tālāk tiek virzīti pa zarnu traktu. Tā. Varam iet tālāk uz nākamo slaidu. Tātad žultspūslis. Lipāze ir tas ferments, kurš palīdz šķelt taukus, un lipāze aktivē šīs te žultskābes, un tās savukārt emulģē pilieniņus. Un arī ūdenī šķīstošus savienojumus ar tauku skābēm un pārvēršot to tādos produktos, tādos ķīmiskos savienojumos, kas jau spēj uzsūkties. Tā. Varam pāriet pie nākamā slaida. Pārvērtības tievajā zarnā. Tievā zarna mums arī ir ārkārtīgi svarīgs orgāns. Kādēļ? Jo tievajā zarnā notiek galvenā uzturvielu uzsūkšanās, ja? Jau sadalītās olbaltumvielas par aminoskābēm, tātad aminoskābes uzsūcas, glikoze uzsūcas, kā arī taukskābes, ja, tad pārstrādātās ķīmiski sadalītās vielas tiek uzsūktas no tievās zarnas. Nu, protams, arī minerālvielas, vitamīni, viss nonāk, kur tam jānonāk, attiecīgi asinīs un limfā. Varam iet uz nākamo slaidu. Par resnās zarnas darbu. Tā ir ļoti, ļoti svarīga nozīme, jo resnajā zarnā mīt mūsu mikroflora. Un kādi tad arī resnajā zarnā ir ļoti svarīgi uzdevumi, un tie ir nemazāk svarīgi kā iepriekš jau mūsu apskatītiem orgāniem. Notiek ūdens uzsūkšanās, kā arī minerālvielu uzsūkšanās, un šajā te resnajā zarnā jau sāk formēties un uzkrāties fēces, un tāpat resnās zarnas uzdevums ir uzturēt kārtībā zarnu mikrofloru, un tā, protams, cenšas cik tik var, un par to līdzi bieži vien nedomājam, bet resnajai zarnai ir ļoti liela loma imunitātes nodrošināšanai, jo liela daļa imūnšūnu atrodas tieši resnajā zarnā. Nu, un te zīmējumā šajā te ir arī uzzīmētas zarnu bārkstiņas. Vēl jautājums, kādēļ zarnu bārkstiņi, kāpēc tās ir nepieciešamas, ja šīs te zarnu bārkstiņas? Tās nepieciešamas tāpēc, lai palielinātu zarnas laukumu. Jā, tieši tāpēc. Lai būtu lielāks laukums, lai uzsūkties varētu. Tātad ūdenim, minerālvielām. Varam ņemt nākamo slaidu. Nu, tātad ir atkal uzskaitījums, ja, no kādām daļām sastāv resnā zarna, tātad aklā zarna, augšupejošā zarna, šķērs zarna, lejupejošā S-veida sigmoidālā zarna un taisnā zarna. Varam pāriet pie nākamā slaida. Tad taisnā zarna un anālā atvere. Pēces tiek noformētās pēces tiek uzkrātas un notiek šo te pēču izvadīšana no organisma, ja, un mums ļoti svarīgs ir slēdzējmuskulis, ja, jeb sfinkters, kas piedalās no tad šīs te anālās atveres slēgšanā un atvēršanā. Varam pāriet pie nākamā slaida. Jā. Mūsdienu zinātnieki ir pievērsuši uzmanību uz šādam zarnu caurlaidības fenomenam, šādai te
izpausmei. Ja te arī var aplūkot zīmējumā, kā tas izskatās, šī te lieta. Un jēdziens zarnu caurlaidības fenomens, par to jau iepriekš tik sen jau ir runāts, bet atkal un atkal zinātne atgriežas pie šī, jo jau Hipokrāts to ir pieminējis, ka veselība sākas zarnās, un arī mēs saprotam šobrīd, ka ļoti daudzas problēmas tādas kā depresija, trauksme, autisms, pat Alzheimera slimība, ja, un daudzas neirodeģeneratīvās slimības ir saistītas tieši ar šo fenomenu. Tā zarnu caurlaidības fenomens apraksta tādu stāvokli, kad zarnu epitēlijas, ja, tātad zarnu šūniņas, ja tās ir bojātas un asinīs nonāk vielas, kam tur tādā veidā, kādā tās nonāk, nav jānonāk. Ja? Un līdz ar to organisms ar savu uztveri domā, kas nu tagad notiek, man tagad ir jācīnās, jāuzbrūk. Un notiek tāda pastiprināta imūnā reakcija, kā pretreakcija. Tad zarnu cilindrisko epitēliju saista transmembrānu ciešie proteīnu savienojumi. Un, ja šie savienojumi nodrošina filtru starp organismu ārējo vidi, zarnu saturu un organisma iekšējo vidi. Ja tie tiek bojāti, ja, tad arī notiek šāda problēma, kā zarnu caurlaidības fenomens, sindroms. Tad asinsritē nonāk arī ne tikai jau manis minētās vielas, bet arī baktērijas, lielmolekulāri savienojumi, un izsauc imūno reakciju. Tāpat arī tas pats faktoru kopums, kas palielina zarnu caurlaidību, turpinot savu darbību, palielina arī hematoencefaliskās barjeras caurlaidību, jeb asins smadzeņu asins barjeru. Tad šķērso šo barjeru, tas nozīmē, ka nonāk arī smadzenēs, ja, un tāpēc arī rodas tādas problēmas, ja, kā arī, kā teikt, bieži vien saka, ja, kad problēmas rodas galvā, ja, tad problēmas rodas arī gremošanas traktā, zarnu traktā. Jā, labi, īsumā tad par šo, tad varam iet uz nākamo slaidu. Caurlaidīgo zarnu simptomi. Kā tas izpaužas un kā tas izskatās? Pūšas vēders, cilvēkam var būt arī krampji, aizcietējumi vai pilnīgi pretēji caureja, tad organisma pretošanās, ja pretestība, kad nepieņem konkrētus ēdienus, piemēram, laktozi, piena cukurus, glutēnu, un ir tāds diskomforts un smaguma sajūta pēc ēšanas. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Imūnsistēma un iekaisums, kā caurlaidīgo zarnu simptoms. Šķiet it kā savstarpēji nesaistītas lietas, bet tās ir ļoti saistītas savā starpā. Šis te vājums, nogurums, saaugstēšanās, jūtība pret alergēniem. Mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem ir alerģijas pret ļoti daudz, pret daudz ko. Gan pret konkrētiem produktiem, kā piemēram pret zivīm vai pret sieru, vai pret putekšņiem. Tāpat arī hronisks iekaisums, sāpīgas locītavas un arī ādas iekaisumi, un ļoti bieži šo visu nesaista ar caurlaidīgo zarnu simptomu un ārstē visu kaut ko, bet, tā varbūt dažkārt grūti iedomāties, kā pie vainas ir lūk šāda parādība. Varam iet uz nākamo slaidu. Tā, par ādu un matiem. Uz ādas, uz ķermeņa rodas visdažādākie izsitumi, egzēmas,
strutojošas pūtītes, āda kļūst sausa, var lobīties, niezēt, arī mati trausli un ar neveselīgu izskatu. Jā, varam pāriet pie nākamā slaida. Tā. Caurlaidīgo zarnu simptomi. Tādi kā emocionāls un neiroloģisks aspekts un izpausmes. Ja? Depresija, trauksmes, slikts garastāvoklis, prāta migla, jeb smadzeņu migla, garastāvokļa maiņas, ja? Te cilvēks var būt priecīgs, te bēdīgs. Ja? Lūk, šādā veidā organisms rēģē uz caurlaidīgo zarnu fenomenu. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Caurlaidīgo zarnu simptoms tādi kā uztura trūkuma pazīmes. Varētu domāt, kāpēc mēs apēdam pilnvērtīgu pārtiku, kāpēc tad mums kaut kā varētu trūkt. Lieta tāda, ka tas viss nepārstrādājas pilnvērtīgi, un arī nenonāk mūsu organismā tādā pārstrādātā veidā, kādā tam būtu jānonāk. Tātad vitamīnu un minerālu vielu deficīts, tādi kā trūkst kā piemērs, jā, B vitamīns, magnīs, cinks, selēns, kālijs, kā arī apetītes izmaiņas. Cilvēkam var būt gan slikta apetīte, gan arī pārlieku liela apetīte, un arī cilvēkam var notikt svara svārstības, svars pieaugt vai samazināties. Labi, varam pāriet pie nākamā. Parazīta infekcija. Arī ikdienā par to daudz nedomājam, bet mums visapkārt ir ārkārtīgi daudz visdažādāko apakšīrnieku, par kuriem tur vispār mūsu ķermenī, mūsu organismā nemaz nebūtu jānonāk. Tie ir visdažādākie. Parasti esam paraduši domāt par tiem kā par cērmes palīši lentiņi, bet to ir, protams, daudz vairāk. Ir parazīti, kuri dzīvo arī žultsceļos, tāpat arī vīrusi, kā iekšūna parazīti, dažādas baktērijas un daudz kas cits. Varam pāriet pie nākamā slaida. Par parazītu klātbūtni. Kas var liecināt par parazītu klātbūtni? Arī, ja cilvēkam ir caureja vai aizcietējumi, īpaši tas ir jūtams, ja šī parazīta invāzija ir spēcīga, ja to ir daudz, pat arī gāzu uzkrāšanās, vēdra pūšanās, un jāatceras arī tas, ka ja parazīts dzīvo mūsu organismā, tad mūsu organismā nonāk arī šī te parazīta vielu maiņas produkti, ja, jo viņam šī ir viņa dzīves telpa, ja, viņš saindē mūsu organismu, un jo vairāk to ir, jo vairāk šīs te parādības izpaužas. Tāpat arī vēdra sāpes, krampveida lēkmes, nelabums, slikta dūša vemšana, un svara zudums pieaugums, kā arī nogurums pēc ēšanas un nogurums vispār, jo parazīti jau nogurdina savu saimnieku. Jā, varam iet pie nākamā slaida. Tā. Kas jau var liecināt par parazītu klātbūtni mūsu organismā? Tā ir nieze, īpaši anālā apvidū, bet nieze var būt arī visā organismā, tāpēc, ka tiek uzkrāti toksīni ķermenī, un līdz ar to, ja tie netiek izvadīti naknām un vispār organismam ir liela slodze, tad, protams, ka sākas arī nieze, kā atbilde uz piesārņojumu, un nieze anālajā zonā bieži vien norāda uz tādu invāzijas perēkli, kā piemēram spalīši.
tad arī, protams, izsitumi dermatīti, egzēmas, neirodermatīti, sausa blāva āda, pat arī matu trauslums, nagu lūšana. Jo šie parazīti mūsu organismā iztērē to, kas pienākas mums. Varam pāriet pie nākamā slaida. Imūnsistēma un vispārējais stāvoklis. Un skaidrs, ka parazītu klātbūtnes dēļ mums novājinās arī imūnsistēma, nogurums, vājums, drūdzis, sajūta, ka viss sāp, iekaisuma sajūta. Un cilvēks pat nevar saprast, kādēļ viņu viss skaitina, viss ērcina un tracina. Tāpat arī grūti koncentrēties un jau arī minētās iepriekš infekcijas slimības saaugstēšanās, kad laikapstākļu maiņa izprovocē infekcijas slimības. Varam pāriet pie nākamā slaida. Kas liecina par uzturu trūkumu? Anēmija, jeb dzelzs trūkums, norāda bāla gļotādi, piemēram, paņemam apakš, zem matus pavalk ar pirkstu, parādās atsedzes gļotāde, tā ir bāla, un vispār rāda bāla. Kā arī vitamīna trūkums, it sevišķi B12, A vitamīna, protams, arī D vitamīna, pārmērīga vai zema apetīte. Labi, varam pāriet pie nākamā slaida. Jā, un ko tagad ar to visu darīt? Jā, izklausījās diezgan briesmīgi tas, ko es šobrīd izklāstīju, bet par laimi tam visam ir risinājums. Varam pāriet uz nākamo slaidu. Jā. Kas tad ir svarīgi organismam? Mums ir jāuzņem pietiekami daudz ūdens, un patiesībā tieši ūdens ir vienīgais, ko mēs varam saukt par dzērienu, un viss pārējais ir šķidrs ēdiens. Un te mums lieti nodara koralmaina ūdens ar minerālu kompozīciju, un tāpat mums organisms ir arī jātīra, tā Detox Plus programma, Parashield Plus, kad tur jau notiek dziļāka, pamatīgāka attīrīšana, tad nieru un aknu kolovādā, kas ir dziļā zarnu attīrīšana, Nutribek, pabarošana un vielmaiņas un reģenerācijas uzturēšana. Un arī, protams, bilurons, hialurons kābes un hondroitīna, tātad mūsu avots. Varam pāriet pie nākamā slaida. Un kādi tad ir vēl risinājumi? Mūsu ļoti labie produkti, tādi kā asimilators, kas ir augu izcelsmes pamatferments, kas kuņģa un zarnu traktā sašķeļ barības vielas līdz vienkāršām proteīnu, ogļhidrātu un taukskābju molekulām, kas pēc tam nonāk asinīs, uzsūcoties caur zarnu gļotādu. Enziprime, sabalansēts 10 enzīma komplekss, īpaši pielāgots mūsdienu uzturam, kurā parasti ir daudz ogļhidrātu, un atbalsta olbaltumvielu tauku un laktozi saturošu pārtikas produktu gremošanu. Un ļoti piemērotie šie produkti ir mūsdienu cilvēku apēstajam, ko mēs ēdam, kādu pārtiku ēdam, nevienmēr kvalitatīvu un arī mūsu steidzīgajam dienas ritmam. Tad papaja, kas ir augu enzīmi un eksotisku augu ekstrakti, augu proteolītiskais enzīms, tas nozīmē proteolītiskais, olbaltumvielas pārstrādājošais. Bromelīns arī no ananāsiem. Papajas, kurkuma un augļu ekstrakti, tāpat tajā ir arī B2 vitamīns, jeb riboflavīns, kuņģa un zarnu trakta gļotādas veselības atbalstīšanai. Varam pāriet pie nākamā slaida. Tad labās baktērijas, lieliskais produkts Superflora,
jo tā probiotikas aktivizē labvēlīgo baktēriju augšanu. Inulīns, kas ir tā sastāvā, nodrošina probiotiku efektivitāti, jo probiotikas nomāc kaitīgo baktēriju augšanu, tātad to, kas mūsu organismām kaitē. Tad vēl lielisks produkts Quattrobiotika, kas ir tāds moderns, mūsdienīgs zarnu veselības atbalstam probiotikas, kas satur arī inulīnu, kas baro labvēlīgās baktērijas, kā arī veicina gremošanu un atbalsta organisma dabiskās detoksikācijas procesus. Kādēļ Quattrobiotika, jo, kvatra kā 4, tad tam ir 4-kārša aizsardzība, līdz mūsu probiotikas nonāk tam paredzētajā vietā. Tā, īsumā viss, priecāšos, ja noderēja tas, ko vēlējos pastāstīt. Paldies visiem, kuri klausījās, varbūt ir kāds jautājums. Jā, paldies par ierakstu.